Psihotēliskās vielas arī nav jālieto tā, kā mēs esam pieraduši lietot katru dienu tableti. Tur ir noteikti periodi, noteikti deva, kurā šī psihotēliskā viela turpina iedarboties. Un vienīgi, ko ir jāņem vērā, uzsākot šādu terapiju vai arī dodoties mistiskajās pieredzēs, ka pat tad, kad viela vairs netiek lietot, ir pagājis kāds mēnesis, pat var nākt atpakaļ kādas sajūtas, pieredzes vai redzējumi, kas ir notikuši, izmantojot šīs psihotēliskās vielas. Un tāpēc par to ir jāzina, un tāpēc nevar vienkārši uz savu galvu kaut ko darīt. Tā ir ļoti nopietna lieta, ļoti sena zināšanas, un man tiešām tiem klausītājiem vai cilvēkiem, kas dzirdēs mūsu sarunu, ir tāds aicinājums būt uzmanīgiem nevis tikai pret sevi, bet lolot to, ko mums ir iedevusi daba, senās tradīcijas, kas ir daudzām pasaules tautām bijušas, jo ar tādu neatbildi